es nebiju teicimniece nekāda, it īpaši sākuma skolā. Un tie visi pedagogi, viņi norāda, jā, šitā te neko dzīve nepanāks, jā. Un droši vien, ka tajā 10. klasē es sajūtu, ka tā skolotāja, un mums nomainīja skolotāja, ka viņa kaut ko mani ieraudzīja. Mums būs Venēcijas balle un vajadzēs kaut ko iestudēt, kaut kādu gabaliņu, piemēram, no Romeo un Džulietes. Es domāju, es taču varētu, man tas ļoti patīktu. Un es paņēmu, un es biju tā vienīgā un ātrā un džiperīga. Es fiksi paņēmu, aizgāju uz bibliotēku, paņēmu to gabaliņu un skatos, jā, forši, man patīk. Man bija skaista kleita, vienīgais iemācīts teksts, mikrofons rokā, un kā visas meitenes, kaut kas tāds. Labi, tad kas tur bija meitenes un puiši, tu esi īsta aktrise, tie vārdi man tik ļoti patika. Es domāju, ko es tur tādu izdarīju? Ok, labi. Un tad man mamma prasa, par ko tad tu gribētu kļūt? Es domāju, un tad no manas mutes par aktrisi. Un tie nebija tā kā mani vārdi, tas nebija manas domas, tas bija kā... Un es tā iedomājos, pagāju. Ļoti interesanta profesija, jā, es tā kā varētu. Jā, es varētu. Un tad mamma saka, jā, labi, te ir sarežģīti. Tu vispār, tev ir jābrauc uz Krieviju, tev nav ko šeit darīt, tev ir jābrauc uz Krieviju mācīties, jo tur ir tik laba izglītība. Tad tā arī sanāca, ka es mācījos Krievijā. Es neko par šo profesiju nezināju, un es aizbraucu un es skatos, kāda līmenī visi mani kursa biedri atrodas. Es vispār neko nezinu. Man bija tāds kauns, un man bija taču uzdevums, man vajadzēja īsā laikā iemācīties visu to, ko viņi zina, prot un māk. Un viņi pat nenāca uz maniem mēģinājumiem, un es nevarēju turpināt strādāt, es nevarēju turpināt mācīties. Jo mēs bijām viens no otra atkarīgi. Un pedagogs prasa, Irīna, kāpēc tu neko nerādi? Ko es tagad teikšu, ka mani kursa biedri nenāk uz maniem mēģinājumiem? Ja es tā teikšu, tad viņi vispār nenāks. Un es klusēju, un viena draudzene saka, tev nav ko šeit darīt. Tev ir jāiet uz akadēmiju. Kādā veidā? Tur taču ir 250 cilvēki uz vienu vietu. Tas nav iespējams nemaz. Es nezinu, Irīna, bet tev ir jāiet tur mācīties. Un tad es piegāju pie viena pedagoga, kas vadīja otro kursu. Es saku, lieta ir tāda, es ļoti vēlos mācīties akadēmiju, ļoti gribētu. Viņš saka, zini ko, ja tu būtu puisis, tad es tevi uzreiz ar visām kājām un rokām paņemtu. Bet tu esi meitene. Man viss kurs sastāv tikai no meitenēm. Piedod, man meitenes nav vajadzīgas. Labi, tad man vēl ir durvis. Un tad es aizgāju pie Narienka. Un mēs pārunājam, un viņš saka, man būs vieta. Nāc septembrī mācīties, viss. Nekādu šķērsļu pilnīgi. Un tad 1. septembrī es jau mācījos akadēmijā. Man bija tāda doma palikt tomēr Pēterburgai, tur ir vairāk iespēju no vienas puses. Bet no otras puses ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz aktieru, kuri tiešām grib spēlēt, un visi grib spēlēt, un visi grib labākas vietas. Bet 2 gadu pirms izlaiduma es iepazinos ar savu vīru, un viņš bija no Latvijas. Viņš mani gaidīja no tā mācība, kad es pabeigšu mācīties 2 gadus, bet mēs tā iemīlējamies, ka mēs nevarējam iedomāties dzīvi viens bez otra. Un tāpēc tas bija tas iemesls. Es biju gatava pamest visu un atbraukt uz Latviju un veidot ģimeni. Bet tā kā es mācījos krievu valodā, es nemācījos latviešu valodā, un tāpēc jautājums bija tāds, ka man šeit vajag atrast teātri trupu, lai es tomēr spēlēju krievu valodā. Un es aizgāju uz drāmu, un toreiz tur bija vēl Kaņājev, kas bija no Pēterburgā. Un viņš tur apmācīja kursu speciāli priekš drāmas teātra, krievu drāmas teātra. Un es aizgāju pie viņa, un viņš teica, man nav vajadzīgas aktrises. Tā ir vienīga iespēja, un ko man tālāk darīt? Es mācījos, tik dikti mācījos, un nevienam neesmu vajadzīga. Un tad vīrs man saka,
Bet Leļu teātri taču ir arī Krievu trupa, bet īstenībā es Leļu teātri nekad neesmu bijusi. Es pat nezināju, kur tas teātris atrodas. Mani uzaicināja uz pārrunām. Mēs pārunājam, un direktors teica, tev būs atkal jāmācās. Es saku, labi, es esmu gatava un mācīties ļoti patīk. Jo tev būs jāmācās no jauna vadīt lelles, visvisādas, visdažādākas. Es saku, jā, es ļoti gribu. Leļu teātri nav galvenās un otras lomas. Kā visas lomas, ja pat tu vadīsi tas kājiņas vai rociņas, viņas ir tikpat svarīgas kā galvenas lomas. Tāpēc kā bez tam rociņam un kājiņam lelle, kuru vada cita aktrise un runā, viņa nevarētu viņu pilnībā atdzīvināt. Tāpēc kājiņas un rociņas arī ir ļoti svarīgas un būtiskas. Ko es gribētu piemēram, no Leļu teātra, kad priekškars vērās vaļā, tad, wow! Kaut kas tāds neredzēts, neticams, un vēl šīs atdzīvinājās, un šīs, un tik interesanti un aizraujoši. Un tad tas bērniņš, viņš neredz kaut kādas kļūdas, kaut kādas, tas, kas nav līdz galam izdarīts, jo viņš ir tā jau pasaka. Tā, un ar tādu sajūtu, lai viņš arī iznāktu no tās zāles un pēc tam visiem stāstītu, es piedzīvoju kaut ko tādu, mīļie draugi, kaut ko tik nevainojumu, skaistu, tik brīnišķīgu, un lai tas pēc tam pavada viņu, labas emocijas, kaut visu dienu. To es gribētu.